kooperatīvs var normāli izveidoties tad, ja ir slikti. Latvijas lauksaimnieki ir konkurētspējā spēcīgāk, teiksim, par franču un vācu lauksaimniekiem šobrīd. Pēc garšas, pēc viss ir briesmīgs produkts. Jā. Tāpēc mēs investējam nevis 10 miljonus, bet 100 miljonus rūpnīcā. Krievijā ir sajūgs pilnīgi prātā, jā, tad mums jāpērk kaut kur rietumās ļoti dārgi. Lietuvā ir 3 milzīgi piena pārstrādes uzņēmumi, kur katrs ir lielāks par visu Latvijas kopējo piena industriju. Šis jūsu kooperatīvs, viņš ir liels, viņš apgroz gadā naudu. Nu, līdz... Čau, Edgar. Sveiks. Kā tu nokļūdi līdz šeit? Man medīja laikam ilgi. Okay. Marija man jau kādu laiku jau... Ilgi? Nu, es nezinu, kad pirmo reizi bija kaut kāda pavasarī droši. Ja ne rudenī, Mēs tev kārtīgi, zin kā, pirmo reizi pasaka, varbūt nē, tad mēs turpinam. Un esam šeit. Jā. Man ļoti interesē, vai tu man vari lūdzu pastāstīt savu uzņēmēju darbības pieredzi? Jo mēs runāsim par Latraps, kas ir 250 miljonu apgrozījums, runāsim par jaunu zirņu ražotni, kas saucās ASNS. Asins latviski? Asins latviski, kur ir investēti no 116 līdz 150 miljoniem eiro, lai kaut ko tādu vispār radītu mums Latvijā, kas drīz būs, cik es saprotu, drīz būs. Top. Mums ir daudz tēmas. Restīvi, varbūt saviem vārdiem, kāda ir tava uzņēmējdarbības pieredze? Kā tu viņu pats raksturot? Jā, primāri, laikam, agronoms es pēc izglītības. Un līdz ar to ar lauksaimniecību tā cieši saistīts. Un kaut kā paveicās, ka pabeidzot augstskolu un agros 90. pavisam agros 91. radās iespēja nokļūt Kanādā. Kas likās tajā laikā vispār neticami. Kur ir Kanāda, jā, pēc lielā dzelzs aizkara un tā tālāk. Un tas ļāva paskatīties uz pasauli drusku savādākām acīm. Ko tu pamanīji, ko tu redzēji? Jā, to, teiksim, kādas iespējas ir lauksaimniecībai izveidoties, attīstīties pēc tā, kas mums te bija padomi, kolhozi un pēc tam sabrukums viss ar zemes privatizāciju un lauksaimniecības pilnīgu sabrukumu. Jā, kad var saimniekot, bet, lai saimniekotu, tad lauksaimniekiem ir jāmetās kopā un jāapvieno spēki. Nevis kā kolhozā, bet jāapvieno spēks tajos virzienos, ko kopā var izdarīt. Tas nozīmē iepirkumus kopā, jo katrs atsevišķi pērkot, tu nekas baigs spēcīgs neesi, jā, tu nevari aizbraukt uz Vāciju vai uz Ameriku un nopirkt kuģi ar minerālu mēsliem, kā neliels zemnieks ir sevišķi 90. gadu beigas, vai pārdot savus graudus, jā, kaut kur uz Saudarābiju vai Nigēriju vai kaut kur, tu arī kā zemnieks viens pats nevari. Un tieši tāpēc, ja tu kooperējies, tad tu vari kopīgi jau ar saviem kaimiņiem mēsties kopā un šos tirgus iekarot. Jā, un kas, teiksim, priekš komerckompānijām tāda neorganizēta lauksaimnieki ir ļoti tāds viegls un garšīgs skumos, jo kas tad ir mazais zemnieks? It kā viņš uzņēmējs, bet viņš ir pats nevar nedaudz kaut ko tirgoties, kaulēties vai vēl kaut ko. Ir tādi izcili zemnieki, kas šobrīd ir ļoti spēcīgi un lieli, bet tāds normāls vidējs zemnieks, jā, viņš ir zemnieks, viņš netraucē man ar tirgošanos, es gribu strādāt uz savas zemes, jā, un tad viņam ir jāpalīdz. Un šis tad arī bija tā izpratne, ko es jau sākotnēji guvu jau Kanādas laikos, tad arī strādājot pēc tam šeit Latvijā jau arī ar ārzemju uzņēmumiem, jā, un viesojoties pa Eiropu daudz kur, tad arī šī te kopumā izpratne, kā teiksim, tam lauksaimniekam vislabāk būtu attīstīties, veidojās, jā. Tad vispār ap 2000 gadiem radās Latraps. Jā, ideja sākās 90. gadu beigas, jā. Mēs tagad tāda fabula vai anekdota, kad es vēl strādāju tepat blakus Vilans ielā. Jā, arī, jā? Jā, okay. Vilans ielā viens bija BASF pārstāvniecība, tāda augaisardzības līdzekļi un brauc apkārt un stāstīja zemniekiem, kā pareizi audzēt, lietot augaisardzības līdzekļus, lai iegūtu labāko ražu un labāko ekonomiku un vispār. Jā. Un tad bija arī tāds, ka, rapsis, jā, kas kāds varbūt nievājoši izsaka, bet tas mūsu laukiem ir viens no vērtīgākajiem kultūra augiem, kas kā sanitārs tieši priekš augsnes un priekš visu atjaunošanās. Un, jā. Bet tajā laikā es sāku to propagandēt rapsi, ka to vajag, un parasti semināros zemniekiem teica, bet kamēr jūs nekooperēsieties,
tikmēr nekas nopietns te nebūs, jūs mocīsieties mūžīgi. Un tad Zemgalē bija zemnieku grupiņa, kas man tā paaicināja, saka, ko tu ar to domāji? Un es viņam pastāstīju, un viņš teica, tad ķeries arī klāt. Okay. Un tad sākās. Un tad, 99, 98, 99, tad mēs sākam nopietni veidot ideju šo, strādāt pie tā biznesa plānu, saprast, kā to vispār paveikt, kā izdarīt, jo, gala beigās uz to mirkli jau bija pietiekoši spēcīgi attīstījušies komerciālās kompānijas. Šeit Somi bija kārtīgi spēcīgi darbojās Latvijā, kas zemniekus apgādāja un ļoti labi pelnīja uz zemniekiem, ja? Un arī pēc tam pārdeva viņu produkciju. Un tajā iespraukties iekšā, tas bija tāds diezgan izaicinoši, sevišķi sākot no nulles, bez kaut kāda kapitāla, bez nekā. Bet 2000. gadā mēs nodibinājām kooperatīvu. Sākotnēji tur bija 11 zemnieki. Un tad viss sākās. Un gāja diezgan strauji tā, ka tie rezultāti bija uzreiz spējām parādīt salīdzinoši labus rezultātus, ka mēs dabūjām tās izēvielas nepieciešamās minerālu mēslas, auga aizsardzības līdzekļus, sēklu par daudz labāku cenu nekā zemniekam bija tirgu dabūnams. Protams, risks tiem pirmajiem zemniekiem bija, ka, neizdodas, mēs ieguldam naudu, ieliekam kaut ko. Un vai pirmo ražu, tad, kad nodeva, lai mēs pārdotu, mēs meklējām pārdot prom no Latvijas. Jā. Jo patiesībā viens no iemesliem, kāpēc arī tas kooperatīvs izveidojās, kā vienmēr saka, kooperatīvs var normāli izveidoties tad, ja ir slikti. Labos apstākļos, priekš kam kooperatīvs, katram pašam ir labi, jā. Bet ja ir slikti, ja tu izaudzēji savus graudus, bet pārdot nevari nevienam. Nav vajadzīgi. Viņi pa daudz tajā laikā bija 99. gadā. Jā. Tieši Latvijā, jā? Mēs no nulles ļoti strauji izaugām, ka mums ir pārprodukcija. Okay. Un neviens nav eksportējis līdz šim un nezin, kā to darīt. Un saka, Latvijas graudu nevienam pasaulē nav vajadzīgi. Kas viņus pazīst, kur kā. Un tas bija mūsu pirmais tāds izaicinājums, pirmais darbiņš šos graudus atrast pircēju, noorganizēt, kā aizgādāt līdz viņam. Tas ir kuģus, un tas man, caur maniem iepriekšējiem kontaktiem, iepriekšējās kompānijas, kur es strādāju, konkrēti, caur BASF, un tā kā, caur kontaktiem to visu, un bija, diezgan izaicinoši piedzīvojums, tā skaitā, ka, kur ir graudi, kur būs kuģis, kur pircējs, viss tā kā būs, kur krausim? Rīgā ir elevators, graudu elevators, tepat Andrejas salā. Mēs braucam tur, viņš saka, kraut kuģi? Nē, nekad neesam darījuši. Mēs varam no kuģi izkraut. Izrādās Padomju Savienība nekad nav eksportējusi. Ir tikai importējusi vienmēr no Kanādas, Amerikas, Brazīlijas un visurienes. Okay. Un saka, mums vajag eksportēt. Tad ātri vien mēs ar viņiem saorganizējāmies. Viņi saregulējās, pārtaisījās tā, lai var kraut kuģi iekšā. Tagad jums ir vairāk nekā 1195 biedri. Jā, bija vairāk kā 1200. Ir vairāk kā 1200 biedru, kas ir no visas Latvijas lauksaimnieku. Vidzemē gluži ne, tāpēc, ka Vidzemē ir kooperatīvs Vaks, tad mūsu sadarbības kooperatīvs, tad tieši līdzīgi. Tāda pati, darbība arī zemniekiem šos te pakalpojumus visus sniedz. Vai es tev pareizi saprotu? Es kā lauksaimnieks varu pats meklēt savus izēvielas, kurus man vajag iepirkt, un es varu pats mēģināt savu ražu pārdot un nopelnīt. Jā. Un tad, kad es sadarbojos un esmu daļa no jums, tad mēs esam daudzi tādi. Un mēs visi iepērkam vienā, tas nozīmē, mēs varam dabūt labāku cenu, pieļauju, un mēs tagad visu pārdodam, mēs varam dabūt kaut kādu peļņu. Bet kā tā peļņa tiek dalīta, vai kā tā nauda proporcionāli, vai kā tas notiek, jo varbūt kāds, bet es vairāk nopelnīju mūsu kooperatīvu, bet šitas te džekiņš vispār neko neizdarīja. Viņš paņem cienu tikpat, cik es, kāpēc var tā, kā tas notiek? Jā, tā kooperācija ir no komercdarbības, no komerciāliem uzņēmumiem būtiski atšķirās ar to, ka tā nav kapitāla sabiedrība. Līdz ar to kooperatīvā katrs biedrs iestājas ar vienu savu ieguldījumu. Mūsu gadījumā tie bija 250 Latvijā. Var izreikināt, ka pirmie 12, 11 plus es tajā laikā 12, 3000 Latvijas. Tas bija mūsu sākais kapitāls, ar ko mēs sākām 2000 gadā. Līdz šim brīdim tad 250, 340 eiro, kā viņš šobrīd tur sanāk. Jā. Tas ir tavs, ar ko iestājas kooperatīvā. Līdz ar to, kurš lauksaimnieks, kurš Latvijā nodarbojas ar graudkopību, kurš piekrīt kooperatīvu darbības principiem, var iemaksāt šo naudu, kļūt par kooperatīvu biedru. Darbības principi ļoti vienkārši. Tev jāizmanto kooperatīvu pakalpojumu, kas nozīmē jāpērk tās izēvielas, ko kooperatīvs piedāvā. Nav obligāti, bet tev tas tādā veidā tu
To kooperatīvu gan attīst, gan pats sev labumu gūst. Gan izaudzēto produkciju, tev caur kooperatīvu pārdošanas iespēju tad ir. Un tad tu vairāk tev nav nekāda citu ieguldījumu, jo tālākais ir katram kooperatīvu biedram ir viena balss kooperatīvā. Tad nav tā, kā kapitāla sabiedrībā man ir 50% vai man ir 90% vai 100%. Šeit ir, ja mēs esam 1200 biedri, tad man ir 1200 daļiņa kooperatīvā, un, ja kooperatīvs pelnu ir dividendes, tad dividendes sadala proporcionāli tik daudz tam, cik es esmu caur kooperatīvu pircis un pārdevis. Es esmu radījis caur savu pirkšanu, pārdošanu, kooperatīvā kaut kādu pārpalikumu, peļņu. Un to proporcionāli arī sadala. Nevis no tā, cik es būtu ieguldījis naudu kooperatīvā un no naudas pelnījis, ka kooperatīvs strādā, bet ar savu darbību. Un tā ir kooperācijas liela atšķirība no komerciālas darbības. Es saprotu. Tur nav, principā, es pats uzražoju tur 100 tonnas, pārdod caur jums, man būs sava peļņa, kāds cits uzražo 10 tonnas, caur jums pārdod, viņam būs savi cipari, tā ir viņa cipari. Katram ir savi cipari, kooperatīvs nejauc tavā saimniekošanā. Tava saimniecība strādā savu darbu, tikai nodod kooperatīvam pārdošanai. Kooperatīvs ir tavs saimniecības pagarinājums iepirkumā un pārdošanā. Kā mēs nu pat runājām, ka pie jums arī pie pārdošanas jūs taisat programmas un vēl kaut ko palīdzat mazākiem, kooperācija principā, Jo katram mazajam uzturēt savu pārdošanas departamentu lauksaimniekam. Viņam ir 20 hektāri, Ko tu viņš 100 tonnas izaudzēja graudus? Tas ir nekas pret miljoniem tonu, Līdz ar to viņš iestājas kooperatīvā. Kooperatīvs ir viņa pārdošanas struktūra, kas viņa vietā to izdara pārdod. Un šis jūsu kooperatīvs, viņš ir liels, viņš apgroz gadā naudu? Līdz 300 miljoni. Apmēram līdz 300 miljoni šobrīd. Visi apgrozījumi naudu, kas tas sanāk? Tas īstenībā ir tas, ko lauksaimnieks ar jums ir pārdevuši? Jā, tieši tā, ko pirkuši pārdevuši, bet tas pakalpojums jau ir ne tikai pirkšana, ne tikai graudi, tas ir arī degvielu piegādājumu lauksaimniekiem pārdodam, tehniku pārdodam. Tur jums ir kaut kādu uzcenājums, kaut kāds mazs? Protams, kooperatīvam ir vajadzīgs savs finansējums, lai kooperatīvs varētu šo visu veikt, viņam vajadzīgi bankā kredīti. Lai būtu šie kredīti, tev vajadzīgi uzrādīt finanšu rezultātus. Tā, ka tu uzrādi savus pareizos, labos finanšu rezultātus, to, ko tu esi vairāk nopelnījis un tev vairs nav nepieciešams. Tu vari dividendēs izmaksāt saviem biedriem, pārējais tev aiziet uzkrājumā vai tālāk attīstībā. Bez šīm pārdošanām kooperatīvs ir uzbūvējis 9 graudu pirmstrādes pieņemšanas punktus pa visu valsti. Tātad zemnieks, katrs, kas izaudzē savus graudus, nokuļ, viņam kaut kur jāliek. Jo tad, kad kuļ, graudi ir mitri un viņi ir jāizkaltē, jāiztīra un kaut kur jāuzglabā. Katram būvēt totāli neatmaksājās. Vienkārši to nevar izdarīt. Nav tādas naudas maziem zemniekiem. Lielie zemnieki, tur ir cita lieta, bet tā mazs vidējs zemnieks, viņš to nevar. Attiecīgi tātad, vai viņš atdod komercsabiedrībai, kas par viņu it kā parūpēsies, bet viņa mērķis galvenais, protams, kā jebkuram normālam komersantam ir pelnīt uz tā zemnieka, vai viņš stājas kooperatīvā un caur kooperatīvs priekš viņa šo lietu arī izdara. Un tad šīs pirmapstrādes punkti, kaltes, glabātuves, viss. To kooperatīvs ir būvējis par to naudu, kas paliek kooperatīvā no lauksaimniekiem. Un tātad kopīgi šajā iegulda un darbojās un veidojas. Tātad tas ir tāds, varētu teikt, kopīpašums, bet nav gluži tā, ka katrs ies un kopīpašumā darīs kaut ko. Tātad kooperatīvs to pārvalda. Kooperatīvā ir pašiem ir. Tu esi pats aizsācējis šā lietai, vai ne? Jā. Kā tev ir interese, tev kaut kādas daļas piedara, kā tas notiek? Nē. Es esmu algots cilvēks un man process interesē. Ok, interesanti. Okay. Kas ir kaut kas bijis, stratēģijas, kas tieši strādāja labi, lai vispār tos biedrus piesaistītu? Ko jūs darījāt, lai tas vispār notiktu? Kas ir tas, ko jūs darījāt, kas čīsti strādāja vislabāk? Es pieļauju braukāt ar viņiem visiem. Nē. Es teiktu tā, godprātīgi attieksmi pret viņiem. Pēc lauksaimniekiem, Jā. Okay. Un tas arī ir tas, kas, principā, mēs jau sākotnēji tāda savstarpēji liela uzticēšanās, un ja tie cilvēki pirmie jau, teiksim tā, noticēja un uzticējās, un tas tika izdarīts, un viņi nebija vīlušies, tālāk jau sāka nākt cilvēki un redzēja, te ir daudz izdevīgāk,
Protams, viss tirgus pēc tam laika gaitā ļoti izlīdzinās, bet sākotnēji pirmie, teiksim, tie darījumi mums, ko mēs veicām, lauksaimniekam deva būtiski labākas cenas. Būtiski labākas. Un tas jau bija tāds kā motivators, kad pāriem, veidojam stiprāk šo struktūru, veidojam vēl stiprāk, jā. Ja mēs tagad aizsūtījām pirmos graudus uz Somiju, otros uz Dāniju, trešos mēs jau uz Saudarābiju aizsūtījām. Mēs varam lielāku kuģi uzkraut. Jā. Vairāk varbūt ne tik daudz cena. Pasaulē tirgus viss ir sasaistītie trauki. Jā. Visur izlīdzinās, bet vai tu uzkrau 3000 tonu kuģi, vai tu uzkrau 70,000 tonu kuģi. Transporta izmaksa tev ir uzreiz 11 eiro atšķirās, jā. Un vai tu aizsūti, tālāk jau kaut kur tur Saudarābiju un tālākais mums Malaizija, laikam, kur ir bijis, jā. Kāpēc lauksaimniekam neiestāties tajā kooperatīvā? Ir dažādas, šobrīd jau ļoti lielāka, gandrīz lielākā daļa no Latvijas lauksaimniekiem ir kooperatīvos. Jo bez Latraps jau ir vēl, vairāki mazāki lokāli kooperatīvi, kas sadarbojās ar Latraps. Un mans pieminētais jau Vaks, kas Vidzemē Latgalē strādā, darbojas. Tāpēc liela daļa jau ir. Dažiem ir kaut kur varbūt neuzticēšanās. Visiem nebūs labs, tas ir skaidrs. Jā. Katram ir viena meita, viena māte, gan trešam kleita. Jā. Tur ir dažādi argumenti, un kā es teicu, šobrīd tirgus jau izlīdzinās. Nevar būt tā, ka viens piedāvā būtiski labākus noteikumus, jo ekonomika ir ekonomika. Jā. Pārējiem nācās komerckompānijām, pievilkt jostas, kļūt efektīvākiem varbūt un darboties arī daudz kopēt šos te pašus kooperatīvu principus, tikai komerciāli, bet sadzīvot ar mazāku peļņu, bet piedāvāt tikpat konkurētspējīgu pakalpojumu. Un līdz ar to tāpēc tas labums jau šobrīd ne tikai kooperatīvu biedriem. No tā, ka tas kooperatīvs ir tā līdaka tajā raudiņu dīķī, jā, viņa visiem pārējiem arī liek būt pret zemnieku labam un labākam, lai pārliecinātu un pateiktu, nāc pie mums, kāpēc tev kooperatīvā jāiet. Ja? Tā ir ļoti normāla un veselīga attieksme, un es pateiktu, ka tā tam arī būtu jābūt, lai kooperatīvs neizlaižās un neizvirst. Tad ir jābūt arī komerc struktūrām paralēli, kuras arī visu laiku dzenā. Ja? Tanī gadījumā, tie ir asarīši, kas dzenā varbūt vienu pārēdušos karpu, kas ir redzēts daudz kur Eiropā, kur kooperācija ir kopš 1860. gadiem, kaut kur no tiem laikiem, jā. Un viņi darbojas. Un tur, protams, kad ir bijušas veiksmes un bijušas krīzes periodiski. Jā. Skandināvā pirms 20 gadiem ļoti liela krīze bija, kur viens pats Svens Klantmanen kooperatīvs ir graudkopībā. Viens visu tirgu pārvalda. Jā. Protams, ka viņi iet kādā mirklī tur ir zemnieks, Klau, jūsu administrācija ir izaugusi tāda, kur mums lauksaimniekiem labums. Jūs domājat tikai par sevi sen jau. Jā. Un tad iekšēji tādi viļņošanās veids sākās un savācās atkal pa jaunam un darbojās. Un tā, Iepriekš tu minēji, ka jums ir lielākais Baltijā kooperatīvs. Jā. Kas ir otrais lielākais? Jā. Kurās industrijās vēl tas ir tā izteikti? Otrs patiesībā šobrīd, jebkurā gadījumā droši vien, ka ir Vaks, jo Lietuvā tās komerckompānijas ir tik spēcīgas un tik lielas, ka viņi nepaspēja, un viņi sāka savu kooperāciju attīstīt, kaut kur. Mēs palīdzējām pirmajiem kooperatīviem veidoties 2010. pēc 10. gada kaut kur. Un Igaunijā arī mēs palīdzējām, pirmam kooperatīvam ar idejisko, kā izveidot kooperatīvu, kā strukturēt un kā to attīstīt. Un es pieļauju, ka jūs ļoti daudz redzējis lauksaimnieku izaugsmas tieši tajā biznesā, peļņā saviem, savā biznesā. Jā. Es teiktu tā, ka pateicoties spēcīgai kooperācijai, Latvijas lauksaimnieki ir konkurētspējā spēcīgāk, par franču un vācu lauksaimniekiem šobrīd. Jā, jā, noteikti. Kāpēc tā saka? Varbūt arī tieši tāpēc, ka pēc 90. gadā mēs sākam no nulles. Okay. Viņi ir sākuši paudzēs, jā, jau vectēva saimniecība, un tas viss ir tā lēnām attīsties, un tāds, tur nav nekur kaut kāda, mums vajadzēja izrauties, no nulles sprintot, jā. Un tāpēc mēs esam skrējuši, mēs esam aizskrējuši viņiem garām arī ar,
ejot vairāk uz risku, ņemot vairāk kredītus, tā viena lieta, otra lieta, mums salīdzinoši daudz brīvas zemes. Pēc tam, ka viss sabruka, mums jau bija viss gandrīz vaļā ar zemi šeit, un tāpēc vēl jau šobrīd lauksaimniekiem, es teiktu tā, ka vismaz 1/3 daļa no lauksaimniecības zemes nav apstrādāta vai nav saimnieciski apstrādāta. Mums vēl ir liels potenciāls tajā. Tiešām, jā? Krūmiem aizauguši, ja mēs tā, es kā agronoms, ja braucot pa šosei, es uzreiz kritiski redzu, te pirms 30 gadiem bija 35, te bija lauks, tagad tur ir krūmi, jā. Vai tāds kaut kāds aizpurvojies vai vēl kaut kas, jā. Jau daudz potenciāls ir. Potenciāls, jā un nē. Gala beigās nav vairs varbūt tādas vietas nemaz racionāli atgūt atpakaļ, jo tas ir milzīgas izmaksas. Tur apakšā ir bijusi melorācija kādreiz, kas ir, protams, ar kokiem, ar krūmiem saplosīta un aizgājis bojā, un līdz ar to tas ir milzīgas investīcijas, lai to atkal atgūtu. Ko tu ieteiktu darīt? Man ģimenē, mammai, Olmei un mammas māsai ir uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimniecību un lopkopību. Restīvi piena, govis un pārdod pienu. Jā. Es precīzi nezinu, bet man liekas no 300 līdz 500 govīm. Viņu biznesi pārsvarā pārdot pienu vienam iepirkējam un pārdot gaļas lopus. Un man liekas, iespējams, arī pat graudus pārdot, jo ir daudz lauksaimniecības zemes, bet viņi izmanto lielu daļu priekš saviem dzīvniekiem. Jā. Ko tu ieteiktu viņiem? Un tas uzņēmums, man liekas, ir no 500 000 līdz 1 000 000 liels gadā. Ko tu viņiem ieteiktu, lai viņi varētu uztaisīt 10x? Kas tev nāk prātā? Redz, jautājums, vai nepieciešams? Viņi varbūt negribētu, bet es piemēram gribētu. Jā, tieši tā. Jo lauksaimniecība, protams, ir arī ļoti liela uzņēmumi, jā, bet es esmu to pārdzīvojis, laiku, jā, un šobrīd es uzskatu, ka tāds, iespējams, kā 300-400 govīm ir ļoti racionāls, 300-400 hektāriem lauksaimniecības zemes ir ļoti racionāls, lai neteikt, ka visracionālākais. Tas ģimenes saimniecības līmenis ir visefektīvākais un racionālākais. Tas, ka lopkopībā ir sarežģīti, ja tev ģimenes saimniecība 365 dienas gadā, tu esi piesiets pie astes. Jā, tā ir milzīga problēma. Laika jābūt. Jā, graudkopībā tas ir daudz vienkāršāk. Un tāpēc varbūt tā ģimenes paplašināts ģimenes modelis ir vajadzīgs, kur tev ir kas ļauj arī pašam saimniekam kādreiz atpūsties, nevis visu laiku būt pie tā. Bet lai palielinātos, tas, protams, ka man jāsaka, ka no savas skatu punkta, ka kooperācija tas ir arī pienlopkopībā viens no tiem galvenajiem virzošajiem. Jā. Un tur ir pietiekuši daudz šobrīd kooperatīvu Latvijā. Tā problēma ir, ka viņu ir par daudz, ka viņi sadrumstalot. Ja mums graudos mums salīdzinoši izdevās, ka mums izveidojas liels latraps un liels vaks salīdzinoši un pārējie mazie, kas ir tie atkal ir ciešā sadarbībā ar mums. Kad viņi izmanto atkal šo te kooperatīvu kā zemnieks, bet tie reģionāli, zemnieki apvienojušies savā struktūrā, bet tālāk jau izmanto lielo kooperatīvu. Ja. Piena lopkopībā ir sadrumstalotība, kur kooperatīvi viens ar otru konkurē. Un kas nav veselīga konkurence nemaz, jo viņi gala beigās mēģina iespraukties pa vairākiem iekšā pa vienu šauru pudeles kakliņu. Bet kakliņš resnāks nepaliek, ja? Kur pretējies apvienotos kopā un iet ar vienu spēku, ja? Tad tu varētu to jau strukturēt, tajā pudeles kakliņā iet iekšā jau zinot kā, pēc stratēģijas un teikt, šis pudeles kakliņš vairāk nepaņems, mums jāiet uz citu kakliņu, nevis 5 vienā mēģina iesprausties, ja? Un tas, ko mūsu gadījumā, ja? Mēs negājam, ka, vienā dzirnavniekā pārdosim visus graudus, viņam nevajag visus, līdz ar to, tu neies, un tad mums jāmeklē kur izvest ārā, jā, un ja mēs varam šo strateģiski jau plānot un zināt uz priekšu un virzīties strateģiski, tad tas arī darbojās, jā. Un tāpat arī, pienā, ja šie kooperatīvis, par to jau ir 20 gadu garumā saruna, ka, vajadzētu jums atrast iespēju, kā jūs varat būt, apvienoties vienā lielā spēcīgā. Tā problēma ir, ka Lietuvā ir 3 milzīgi piena pārstrādes uzņēmumi, kur katrs ir lielāks par visu Latvijas kopējo piena industriju. Mums ir zemnieki, kuri pa maziem kooperatīviem darbojās un
un grūti viņiem iet. Šī gadījumā gan, Jaunpils pienotavu, kuri kooperatīvam piedaroši šobrīd ir kopīgi ar Igauniem uzveidojuši, uzbūvējuši rūpnīcu EPIM, kas ir šobrīd, lielākā no Latvijas robežas uz ziemeļiem, tad Latvijā un Igaunijā skaitot lielākā piena pārstrādes rūpnīca, un tā varētu būt ļoti, ļoti cerīgs risinājums, kurš palīdzētu Latvijas lauksaimniekiem ar šo kooperāciju straujāk iet uz priekšu un attīstīties. Bet, teiksim tā, ir piens un ir gaļa un graudi, un ja tas viss ir pārdošanā, tad nav problēma būt 3 kooperatīvos, vai 4, vai 5, tā nav. Galvenais, katrs, lai ir savā nozarē. Tad ar pienu es esmu vienā kooperatīvā, ar gaļu, kur gaļas audzētāju kooperatīvi pašlaik arī, laikam 2-3, kas mēģina izsisties tajā jomā. Tur, graudos šī gadījumā ir lietas, manuprāt, ļoti labi sakārtotas, tur nav daudz bažu, bet, kā jau minēju, droši vien, ka liela daļa graudu jau aiziet šīm te lopiem pārstrādē. Man arī ir viena lieta, kas man nāca prātā. Es atceros sevi bērnībā, kad es gāju tos kukulīšus taisīt graudiem. Jā. Un tad es atceros, ka man likās, tā šā lauksaimniecības lieta, ko figni, kaut kādas tur, kaut kas tas tāds ir, ko viņi tur dara. Un tad es atceros, ka es Rīgā sāku strādāt. Un tad es sāku strādāt, un es skatījos, tur kaut Latvijas, tad vietēji uzņēmēji, tur kaut kas notiek. Un tad es atceros to brīdi, kad es skatījos uz Zomas, piemēram, traktoru. Un es redzu to traktoru, un es zinu, ka tas traktors reāli maksā no 100 līdz pat 500 000 traktors. Jā. Un tad man likās, reāli zemnieki īstenībā Latvijā tādi apslēptie miljonāri īstenībā, kuriem, tas jau viņiem ir kaut kā nopirkuši viņi. Ok, labi, varbūt krīts vai kaut kas tāds, bet viņiem jau tur īstenībā tie aktīvi ir. Aktīvi. Tur jau tā lieta, ka naudiski jau kontā nevienam nestāv. Gandrīz, varbūt kādam stāv, bet principā tā nav, bet aktīvos Zeme vien, ko ir vērta, visa tā tehnika un tā tālāk. Tas, ka tehnikai, šodien tu nopērci viņu pa 200,000, pēc 2 gadu viņi maksā jau daudz mazāk, un vēl pēc 5 gadu gandrīz neko nemaksā. Tāpat kā mašīna, tas tev amortizējās un novietojās. Kā vispār kurš cits var sākt lauksaimniecības biznesu, jo tev jau vispār vajag zemi. Ja tev nav zeme, ko darīt? Bezcerīgi. Bet tā ir, vai ne? Nesapņo par to. Nē, nav tik traki, nav. Ir ja jauns cilvēks, tu esi jauns un enerģisks ar idejām un tā tālāk. Sāc ar 0,5 hektāru, es nezinu, piparmētrām vai zemenēm un kaut ko tam līdzīgi. Tur, kur tu vari ieguldīt nelielu zemi, nelielu līdzekļi, savu darbu. Sāc ar savu darbu. Lielākā daļa no lieliem zemniekiem tā arī ir sākuši Latvijā, kas ir sākuši ar kaut ko nelielu, kur fizisku darbu darīšu, ko pēc tam, tā, ka tu esi jau kārtīgi pieaudzis, vairs tādu negribētu darīt, bet tā ir tā viena vispār tas ir rentabli, tā realistiski skatoties. Tev ir kādi piemēri, kur cilvēki sākuši tur ar, hektāru, 2, 3 un pēc tam spējuši kaut ko tādu izdarīt? Jā, noteikti. Jā, protams. Viss jau ir nereāli dārgi. Es esmu skatījies, cik maksā hektārā, tur ir no 1000, 10,000. Citur pat tas ir piepilsētā. Bet tāpat, man liekas, tur, kur es... Sākās, droši vien no kā 2000 sākās apmēram, kas ir tālāk, bišķi uz vai austrumiem vai uz rietumiem, pa zemgalu. Ir tev kāds piemērs tāds, kas sākuši tā? Jā, bet es nesaukšu, es vienu nosaukšu, otrs apvainosies, kāpēc man nenosauc. Jā, visi mani draugi. Kas ir tādi trendīgākie, ko audzēt, zini? Ja tu nav liela zemes platība, ko tu varētu darīt? Tu teici zemenes? Nē, nelielās jau tā ir dārzeņu kopība, kas tev, protams, tas ir tev no hektāra salīdzinoši pat siltumnīcā, tev pat hektārus nevajag, tur vari kaut ko sākt un darboties un ņemties, bet katram ir jāizdomā, jāatrod savs, tur neieliksi, es pateikšu, audzējiet to, rītā 20 iesāks, būs pārprodukcija, Katram nevarēs pārdot, tieši tā, vai arī, tā, teiksim, dārziņkopība arī viena no lielākām problēmām, mēs ieejam veikalā, par ko es cepos, es ieeju veikalā un skatos, sezonas laikā gurķi no Lietuvas un no Spānijas, kur ir Latvijas gurķi? Kur ir sīp? Cik mums ir latviešu produktu veikalos? Ir vai tā nav? Produkcijas mums pietiek. Nav veikalos. Jautājums, kāds ir iepirkuma princips? Es nevienu nevainošu baigi, bet, diemžēl, tās veikalu ķēdes vienkārši strādā uz to, ka lētāko no kaut kurienes atstiept, un tā viena no lielākām problēmām tiem lauksaimniekiem ir tajā dārziņkopībā. Ja viņi būtu tā
spēcīgi sakooperējušies. Ir bijuši vairāk kooperatīvi, bet viņi ir virpuļojuši, un kur ir izdzīvojuši, kur nav izdzīvojuši, bet tā baigi spēcīgi nav aizgājuši. Ja? Bet, ja būtu tā problēma, lielveikals saka tā, man lūdzu, šajā bāzē katru dienu tik tonnas lociņu. 365 dienas gadā. Ko tev zemnieks viens esi, ja? Kur tu dabūsi tik daudz tonnas lociņu katru dienu? Svaigus, safasētus un tā. Nevar. Ja būtu šis tajā jomā kooperācija ļoti spēcīgi izveidojusies, aizgājusi, ja, un tiešām ir bijuši ļoti labi piemēri, bet kaut kur ir kaut kas nogļukojas un nobankrotējuši. Bet ja tas būtu, ja, tad mēs varētu apgādāt tos veikalus droši vien. Tur nav daudz tie. Es esmu pamanījis. Es arī, kad eju tur tomātus reāli jāskata, jāmeklē, kur ir kos Latvijā ražots. Pārstāv visi, kaut Polija, Spānija, kaut tur šeit viss. Ja paskatāmies, jā, tad Spānija ir pa eiro un Latvija ir pa 6 eiro, jā. Bet kāpēc tā mums ir grūtāk uzražot? Klimats. Ziemā, cik mums maksā, lai tu tomātu izaudzētu, jā, un Spānija saulīte jau ir pat pa sevi, tur tev jāsargā no saules, jā, ka viņas tāpat pa daudz jau tātad tev ir. Un arī lauksaimniecībā, vai ne? Taču Amerikā mēs viņu vairākas reizes gadā kuļ. Nē. Kas attiecās uz kviešiem un tā, tur nav nekāda atšķirība. Nē. Mūsu principā ir vieni no efektīvākiem. Tāpēc saku, ar Vāciju un Franciju, kuriem ir, protams, ka labāks klimats tīri. No klimata viedokļa tu vari par 30% gan labāku ražu iegūt, bet... Varam vaļā lielo lietu. Varam vaļā asin food. Tā ir kaut kāda mega lieta. Kas tas vispār ir? Un kā radāt? Pat ir uz leju, tur būtu, repir. Jā, jūs taisa, kur tas ir vispār? Jelgavā. Jā, Lielupēs mums ir, jā. Lielupēs jums. Kas tas būs? Jā. Sākšu no sākuma, kur vispār radies, jā. Redz, to, ko es stāstīju, mēs kā kooperatīvs no zemniekiem savācam viņu izaudzēto un pārdodam. Mūsu uzdevums pārdot. Un ko mēs pārdodam? Mēs pārdodam izēvielu, neapstrādātu izēvielu citiem kaut kur pasaulē, kuri pievienos vērtību. Un to mēs kā Latraps visu laiku esam meklējuši, ko mēs varētu pievienot šeit pat uz vietas, lai dabūtu pēc iespējas labāk un vairāk. Daudz dažādas variants esam. Jā, mums ir eļas ceks, kur no rapša eļu izspiežam, biodīzeli ražojam. Arī Latvijā? Jā, tur pat Elējā. Kur tas ir? Latraps. Tas ir Latraps, jā. Un biodīzels bija, bet tas Latvijā neaizgāja tīri politiski. Okay. Un tad ir iesals, starp citu, Latmalt tagad, jā, kas mēs nodrošinam, kraft alus darītājus ar vietējo ieselu, lai būtu ne tikai ūdens no Latvijas, jā, bet arī teiksim, pats alus būtu Latvijas produkts, jā, tā kā tāds ir mums. Bet tas salīdzinoši neliels, tikai kraftu, jā, jo tā arī tāda mega industrija pasaulē, kur tu pasaules tirgu nav iespējams ielikt. Un tad mēs, pirms gadiem 6 atklājām, ka veidojās jauns, uz to laiku varētu saukt par trendu, jauns tāds milzīgs virziens, kā, vegānā pārtika, jeb plant-based meat and plant-based milk alternatives, ar ko tad ļoti daudz cilvēku arvien vairāk un vairāk aizraujās, kas pasaulē, tajā virzienā ir soja, lielākais absolūti, bet soja ir ar savām gan ekoloģiskajām niansēm, kur izcērt lietus mežus un noplicina totāli lauks, un otra lieta sojai, kas ir, tas ir ģenētiski modificēts, ko Eiropā mēs sakam, negribam ģenētiski modificēt, un nemodificēts sojas praktiski nav. Un trešais no sojā ir arī alergēni dažādi. Un tad mēs sakam, ko mēs šeit Latvijā soja neaug, mums saules pamaz, diena par īsu. Nevis diena par īsu, bet vasara par īsu. Diena mums ir pa garu priekš sojas varbūt. Bet mums ir zirņi vēsturiski, mēs zirņus esam ēduši pirms vēl kartupeļi šeit bija atnākuši, pirms kvieša bija. Un tanī mirklī taisni tā sagadījās, kad es biju vienā konferencē, un tur šī tēma par zirņu proteīnu. Tā, labi, jo zirnis ir proteīna augs, tātad tur ir ļoti daudz proteīna salīdzinoši pret kviešiem vai miežiem vai visu pārējo citu. Un tad mēs sākām pētīt un skatīties, un tas aizņēma mums līdz šodienai jau ir 6 gadi.
izpēte, produkta, tirgus, tehnoloģijas un tā tālāk. Tā skaitā pašas tehnoloģijas izstrāde, projektēšana, attīstīšana pēdējos 4 gadus ir ļoti nopietni gājis. Un šobrīd tad mēs ļoti intensīvā būvniecības stadijā būvējam zirņu proteīnu izolātu rūpnīcu. Izolāts tātad tas ir augsts koncentrācijas proteīns, virs 80% proteīns. Un tātad tā pamatlieta ir tāda, ka ko mūsu lauksaimnieki graudkopji pārsvarā audzē kviešus. Jo tas ir pasaules commodity, tad vairumu prece var pārdot visur, visiem vajadzīgs un tā tālāk. Bet tā cena, tā peļņas marža tur ir ne pārāk liela varbūt. Jā. Atkarības no tā, kādu laika apstākļus dieviņš ir iedevis, jā. Bet kopumā tu tā dzīvo, bet uz riska robežas plus lauksaimniecībā, kas ir ļoti būtiski. Tā nav tāda vienkārši zemnieks tur kaut ko pakaisīja pa zemi, rudenī aizgāja un nokūla naudu. Ja? Tas ir ļoti sarežģīti tomēr, un tev ir jāievēro ļoti daudzi noteikumi, likumi un tā tālāk, ko daba nosaka, ko zeme nosaka, augsne un viss pārējais. Un viens tāds svarīgs noteikums, kas ir, tev ir jāievēro augu seka. Augu maiņa. Tas nozīmē, ka tu nevari visu laiku kviešus audzēt. Vai kviesraps. Pēc gadiem 5 vai 7 tev slimības, kaitēkļi, nezēles, viss noēdīs un tu neko nenokuls vairs. Tev ir jāmaina visu laiku. Ir jābūt rotācijā un jābūt pareizām kultūrām rotācijā. Un tāpēc sākumā teicu, rapsis, ka sanitāra augs ļoti vērtīgs. Jo ar milzīgu sakņu masu, ar milzīgu augu masu, mēslo zemi un vispār ir ļoti daudz izdara pozitīvu. Bet tā nemirklī, kā tu drusku pārkāp noteikumu un par biežu to rapsi iesēji, tā viņam izplatās slimības. Viņš sāk slimot, jo tu pa daudz esi, tur uz vietas, uz tā lauka. Un ražas vairs nav. Un tāpēc nākamais jāskatās, tev ir tomēr ko tu vēl vari iekļaut tajā savā augu rotācijā, lai tev būtu veselīga tā augsne, lai viņi dzīvotu, lai tev katru gadu ražotu. Un viens no vislabākajiem ir tauriņziešu pupas un zirņi, jo, varbūt dziļa lauksaimniecības tēmā ieeja, agronomiskā, bet, lai kaut kas augt, tev vajadzīga minerāls, tev vajadzīgs slāpeklis. Slāpeklis ir visa bāze, tu proteīnu lieto, tas ir slāpeklis tur iekšā. Okay. Augam viņš ir vajadzīgs, lai tur viņš izaugtu, lai tur būtu raža. Slāpekli mēs pērkam minerālu mēslus. Līdz karam mēs pirkām tur austrumos, kopš Krievijā aizgājusi sajuks pilnīgi prātā, tad mums jāpērk kaut kur rietumās ļoti dārgi tas ir. Pirmkārt, mums jātērē arī makroekonomiski jātērē savu valūtu, lai pirktu šo slāpekli. Zirņi, pupas ir mūsu rūpnīca uz lauka, jo viņi paņem no gaisa. Kas mums gaisa, mums arī pārsvarā slāpeklis gaisā, tikai mēs viņus nevaram piesaistīt no augiem. Vienīgie, kas ir, tas ir zirņu pupas, tauriņzieši, kas piesaist no atmosfēras slāpekli, pabaro sevi, tātad mums nav jāpērk. Nav jāved iekšā, plus atstāja kaut ko jau nākamajai kultūrai, nākamajiem kviešiem pieņemsim. Ja? Tiem ar mazāk jātērē. Tātad mēs atrisinām jau makroekonomiku, ekoloģiju atrisinām, jo zemgale vai vienalga upītes mazās, slāpekli mēslo uz lauka, uznāk lietavas, tā kā bija pagājuši piekdien, sestdien, 1,5 mēneša norma nolīja pa zemgali. Daļa no tiem mēsliem paspēja ieskaloties augsnē un skalojās uz upītēm. Pupīti, lielupē un tālāk. Jau ir jūrā. Un zviedri bļauj. Baltija piesārņo. Lai gan zviedri vairāk piesārņo nekā mēs, bet viņi pirmie bļauj. Un ieklēdzās, un to viss tic zviedriem, nevis mums. Bet šajā gadījumā tad, mēs lietojam mazāk slāpekli uz lauka. Mēs aizvietojam slāpekļu prasīgu kultūru, kura pati piesaista slāpekli. Un piesaista jau neizskalojumā formā. Viņš jau ir organiskā formā. To esam ieguvuši. Plus, tātad, esam augu rotāciju izveidojuši, kur mums mazāk jālieto ķīmijas, jo tu esi kaitēkļus un slimību ciklu izjaucis ar citu kultūru pa vidu iekšā un ieguvis kultūru, ko varētu pārstrādāt. Līdz šim šos zirņus, mēs pārdevām zirņiem, galvenais tirgus bija Indija. Lai cik tas nebūtu dīvaini, šeit no šejienes mēs visu sūtījām uz Indiju. Bet Indija ir milzīga valsts. Arī ar milzīgu lauksaimniecību. Bet lauksaimniecība nav industrializēta, tur ir no dieviņa atkarīga. Ja dieviņš iedeva labas laika apstākļus, Indija pabaroja sevi un pabaro vēl visus apkārtnē. Nav tik labi apstākļi, viņi mirst badā. Vai arī pērk.
Okay. Kanāda, Lietuva, Francija, Beļģija, Latvija, jā, tie galvenie apgādātāji. Indijai. Tajos brīžos, ka viņiem pašiem pietrūkst. Lielāko daļu pietrūkst. Okay. Ja tie izcilie apstākļi ir salīdzinoši reti. Ja? Bet tad, kad viņi iestājās, tad mums zirņus nav kur likt. Izaudzējuši esam, elevātori pilni, un nav kur viņus pārnāt. Un tad šī ražotne ir plāns. Un tad mēs caur šo, pirmkārt motivēsim lauksaimniekus audzēt tos ziņus, uzlabot visu to ekoloģisko savu saimniekošanu. Okay. Un plus nodrošināsim to, ka ir garantēts noiets tiem zirņiem savā ražotnē, un kas būtiski šī ir augsts pievienotās vērtības ražotne. Jā, teiksim, samalt kviešus, uztaisīt miltus. Tas nav cik daudz. Nu, maržiņ šāda. Šeit pagaidām vismaz marža ir ļoti liela. Kas būs tie produkti? Tie būs kaut kādi proteīni? Kas tas būs? Šī gadījumā tātad no zirņa būs proteīna izolāts. Tad koncentrēts proteīns, tad būs ciete, augsts tīrības ciete, kas ir, izmantojama bioplasmas kaut vai ražot. Jā. Vienalga, jā, metanolu var ražot vai papīra industrija. Tur tas ir tiešām mega iespējas, jā, un kuras vērsies vaļā arvien vairāk naftas cenām, teiksim, pieaugot kaut kādā. Jā. Un tad ir šķiedrvielas, kas ir arī, jā, tad principā bezatlikuma nekas pāri nepaliek. Viss, kas tajā zirnī ir, viss ir ļoti vērtīgs. Un viens, teiksim, šobrīd, ja proteīna izolāts ir tas megaprodukts šobrīd. Jā, tie ir visādi proteīns, tie šeiki, jā, tie pulveri, batoni. Bet tā ir arī augvalsts gaļas aizvietotājs, jā, jo šobrīd jau ļoti, teiksim, Latvijā varbūt netik ļoti mēs vēl esam, jā, bet pa Rietumu Eiropu ļoti daudz, ļoti augstas kvalitātes produkti, kur tu nekād neatšķirs, ka tur nav gaļa, jā, bet tur nekā nav no gaļas, bet viņš garšo, vai tās ir desiņas, vai tie burgeri, tiešām, tur, tā kā gaļa, jā. Tur viss perfekti, jā. Man kā gaļēdājiem nav iebildumu vispār nekādu, vai ja cilvēks, teiksim, tur gan dažkārt ir diskusija, ka vegāns saka, kāpēc jūs man mēģināt iesmērēt gaļai līdzīgi produktu, es esmu atteicies no gaļas, jā. Man nav vajadzīgs gaļai līdzīgs, jā, bet, laikam savādāk iemārketingot pagaidām tā, lai lielām masām, tad tas vienkārši. Bet jā, tas ir gan piena aizvietotāji, jā, gan šobrīd ļoti populāri, jā, vai tie ir, vai zirņi, vai sojas. Piens, auzu, jā. Un ziņa arī šobrīd ir jau dabūnama Rīgā, jā. Un arī pastare, kur tas nodrēs ko nozīmē tas native starch? Kas tas ir? Tā ir augsts tīrības, jo 99,9% ir cieti. Ciete. Jā. Okay. No tās, teiksim, tur ir arī, piemēram, zirņu cieti, no šiem te cietēm, viņi ļoti, kā pamatprodukts ir šīm te Ķīnas nūdelēm, jā. Kuras tās caurspīdīgās. Tās ir taisni tas zirņu cietas ir tas labais. Man interesē, kā jūs tās finanses piesaistījāt, kā jūs to izdarījāt, kā jūs par šādu projektu vispār, cik investēt naudu ir līdz šim, vai cik budžets tam visam? Budžetu jau tu nosaucies. Bet es pareizi biju, tur bija, man atrada tur dažādi cipars, no 116 līdz 150. Tātad tīri ieguldījums tehnoloģijā, būvniecībā un visā pārējā, tas ir 115-116 miljoni, jā, kas ir plānotais, un pašlaik mēs diezgan spēcīgi turamies pie šī, lai nepārkāptu, jā. Bet kā projekta, protams, viņš ir ap 100, pie 150. Jo, protams, ka mums ir īpašnieki ieguldījumi šī gadījumā, tātad 50%, šobrīd 52% šajā projektā pieder Kooprijam Latraps. Latraps ir ieguldījis, jā? Latraps, un 48% mums ir Vācijas kompānija Pfeiffer Langen. Kā tas notika? Kā jūs dabūjāt tādu? Tās bija ilgstošas sarunas, tās bija vairāk kā 2 gadu sarunas, kamēr mēs panācām. Interesi viņiem jau no paša sākuma bija, bet tomēr pārliecināt, ka tieši mūsu projekts tas ir, un kad, protams, šis ir startups un greenfields uz to mirkli, jā, nākt iekšā un ieguldīt lielus līdzekļus, tas tā kā pie Krievijas robežas, jā, un vēl 22. gads sākās, jā, kur, protams, daudz un dažādas bažas, bet, jā, mums izdevās atrast savstarpēju uzticēšanos un
to viņu ieinteresētību, lai arī pats Pfeiffer Langen ir viens no lielākajiem cukurražotājiem, bet kopumā viņi ir liela dažādu citu pārtiks produktu ražošanas un tirdzniecības kompānija, pie mums pazīstamais brands Estrella. Tas tagad ir mūsējais, mēs varam teikt, jo mēs esam tajā ģimenē Pfeiffer Langen. Tas ir Pfeiffer Langen grupas produkts un ļoti daudz. Čipsi un ne tikai tur, jā. Tur ir tas paka ir liela tiem Estrellē, jā. Tas pirmais, kas nāk prātā tie čipsi, jā, bet tā kā, jā. Un šobrīd viņi ir pievērsušies kā reiz plant-based meat alternatives. Viņi ir iegādājušies kompāniju, kas ir top brands Vācijā, 10 ļoti vēsturiska kompānija, kas 10 bija, un šobrīd viņi ir pārgājuši uz 60% gan arī ir augu valsts produkti. Tātad 10, bet tās ir jau vegānas. Un šis virziens ir tas, ko viņi ļoti redz kā perspektīvu attīstībai, un tāpēc viņiem arī bija šī interese, ka nākt iekšā šeit, jau būt pie izēvielas klāt un būt ar savu, teiksim tā, turēt roku, ka jā, mums nebūs pa tirgu jāskrien un jāmeklē, kur dabūt, bet mēs būsim tie, kas šo industriju attīsta un ejam uz priekšu. Bet kontrola paketa šim ir un paliek lauksaimnieku rokās, Latvijas lauksaimnieku rokās. Okay. Un kāds ir tas plāns biznesā, pēc cik gadiem kaut ko sākt pārdot, kaut ko darīt, kā tas vispār izstās? 26. gada 3. ceturksnī, tātad, pēc gads un 3 mēneši, principā, mums sākās jau iekārtu testēšana, un 27. gada sākums ir pilnīgi palaišana rūpnīcā. Tā kā pašlaik, jā, ir pabeigti. Tā teikt, visi pazemes darbi, zemes darbi, jā, un ir pirmās ēkas jau ir uzbūvētas, iekārtas pagājušā nedēļā sāka nākt jau iekšā un nāks gan gada garumā, tā kā tur ir ļoti, tehnoloģija ir sarežģīta, tāpēc ir investīcijas milzīgas, kā es teicu. Tas nav tā, ka pēc 5 gadiem atkal vajadzēs visu pilnīgi jaunu? Nē, šis, kā es teicu, sākotnēji tajā 18. gadā tas tāds kā trends bija. Šobrīd tas nav vairs trends. Tas ir kā, pasaulē drusku tā cilvēku domāšana mainās, tā diēta mainās, izpratne par to visu kopumā mainās. Ja kādreiz mēs bijām vairāk fiziski darba darītāji, tad mums tā gaļa bija tā kā baigi vajadzīga. Šodien, tu pats saki, jā, es tajā virzienā un es arī, es neesmu vegāns vai veģetārietis, bet to es novērtēju, ka es arvien mazāk patērēju gaļu un vairāk es skatos, veselīgāk, ar mazāk fizisko darbu man gribās arī laikam mazāk tādus tīri smagos. Un līdz ar to tas ir viens virziens, ka vairāk vegāni, veģetārieši tīri no tā dietoloģiskā, tad no otra, protams, neizbēgami pilsētās cilvēki arī vairāk domā, tie nabaga gotiņas un tā tālāk, kā viņas tur moka un tad nokauj un tā tālāk, kāpēc tā, tad nē, to nedarīsim. Un trešais aspekts ir tas, ko mēs jau sākumā runājam taviem vecākiem, jā, tas ir 365 dienas gadā pjastas. Arvien mazāk cilvēku grib ar to nodarboties un darboties, būt piesietiem. Jā. Mēs gribam aizbraukt kaut kur un vēl kaut ko un būt brīvi savā izvēlē. Jā. Un ja tev pie tās gods vai cūks vai vienalga visu laiku ir jābūt, vai tu taisi tad industriālo fermu, bet tie industriālai tad atkal sāks protestēt, kā tur tās govis tur tā saspiestas, jā, vai kas. Vai kā. Un trešais, ceturtais, principā, patiesībā, ir tas, ka cilvēks skaitam pieaugot, klimats neizbēgami mainās, ja? Kaut kādā veidā uz kaut kuru pusi viņš, un tās iespējas lauksaimniecībā pasaulē kļūst mazākas. Un, ja šobrīd mums nav pārtikas krīzes, tad pirms gadiem 8-9 viņi bija, un viņi atgriezīsies diezgan būtiski. Trūks pārtika, ja? Un diemžēl, bet lopkopība ir ļoti neefektīva ražošana. Tev vajadzīgi, lai 1 kilogramu gaļas saražot, tev vajadzīgi tur bija 11 kilogrami graudu, ja? Kas nozīmē, tev daudz hektāri vajadzīgi uz to. Vai tu no hektāra uzreiz jau iegūsti to cieti proteīnu, ko uzreiz ēd, un tu vari dabūt. Un zirņu proteīnā tas lielākais ir, kad tāpat kā sojai, viņam olbaltumvielu balanss ir ļoti tuvs gaļai. Tātad apēdot šo,
tev nav iztrūkums kaut kas, kad, kā saka, vegānam tur varētu būt. Tu nedabū kaut ko. Trūks olbaltumvielas parasti. Olbaltumvielas pašas par sevi bet aminoskābju balanss iekšā. Dažas aminoskābes tev tur iztrūkst, un līdz ar to tev neveidojas veselīga tā viss. Un šī gadījumā soja ir par gramu vēl pilnvērtīgāka, bet zirnis ir praktiski tuvu tam. Un viņam, teiksim tā, šajā procesā, ko mēs strādāsim, ražosim, šeit viņam arī būs, teiksim tā, neitrāla garša. Ja? Tā kā tu minēji, ka kaut kur bija garšojis to zirņu proteīnu un šausmas kaut kas. Jā, es nevaru zināt, tur vajag blamēt Ķīnu, ja? Bet Ķīnā, diemžēl, tas tā ražošana, kur viņi arī sauc ziņu izolāts. Ja? Tas tiešām ir pēc garšas, pēc viss ir briesmīgs produkts. Ja? Mēs strādājam, tāpēc mēs investējam nevis 10 miljonus, bet 100 miljonus rūpnīcā. Lai mēs dabūtu tādu produktu, kas patiesi mums šeit ir vērtīgs, garšīgs un pielietojams. Un tas nav trends uz īsu laiku, tas būs uz palikšanu. Visiem nav jākļūst par ziņu proteīnu patērētāju. Katram būs sava izvēle vienkārši. Cik ir plānotais tāds termiņš, kad atmaksā to šādu veidu investīcijas liels? 5-6 gadi. Tik ātri? Jā. Wow. Pēc šodienas, teiksim tā, kādas šobrīd ir cenas tirgu, tad to varētu 3 gados izdarīt. Jā. Tik ātri? Teiksim, mēs neesam, naivi ienākot tirgu, mēs būsim diezgan liels spēlētājs pasaules līmenī. Jā, mēs būsim ļoti liels spēlētājs pasaules līmenī. Jo šī ir salīdzinoši jauna industrija. Un attiecīgi tad, protams, ka tas tirgus kaut kādā mirklī arī, slīdēs tiem gataviem produktiem uz leju, pieaugot piedāvājumam, bet tādā pašā laikā viņš kļūs vairāk pieejams arī patērētājiem, jā, jo šobrīd ziņu proteīnu produkti gana dārgi. Jā. Bet, jā. Viņi ir noteikti dārgāk nekā parastā pasta. Tur tā lieta, tāpēc, ka trūkst vēl. Mēs nāksim iekšā ar papildus, jā, neizbēgam, mēs to cenu droši vien tajā galā, teiksim, patērētāji galā kaut ko samazināsim, kas ir kā par sliktu mums, jā, bet te pašā laikā, visam ir savi normāli, racionāli tirgus ekonomikas nosacījumi, un tāpēc mēs pa lielam rēķinamies, ka tas ir kādi 5-6 gadi, bet tāpēc minēju, tā ir augstas pievienotas vērtības ražotne. Katrs nevar uzbūvēt tādu, jo tāpēc, ka tās milzīgas investīcijas, pirmkārt, otrkārt, tā ir ļoti sarežģīta tehnoloģija. Mēs 4 gadus strādājām pie tās, lai to tehnoloģiju mēs izstrādātu, dabūt līdz tādam līmenim, ka šobrīd mums ir pilnīgi drošība, ka 27. gadā mēs ražosim to produktu tādu, kā mēs esam piesaistījuši inženieru kompānijas no Vācijas, kas ar pieredzi šajā jomā un kas strādā un to visu mums palīdz attīstīt, veidot. Man ļoti interesē viena lieta. Parasti jau kā jaunam biznesam, šis ir, arī es arī uztveru kā jauns biznes, tas jau nav tā kā esošs. Jauns, principā jauns ražotņi, jauns virziens, jauns biznes. Parasti es kaut kā vienmēr redzējis, ir viens tur founderis, tur 2 varbūt šie idejas autori, un tad viņi piesaist finansējumu. Šajā gadījumā ir vācu fonds un ir Latraps 1100 kaut kas. Kurš tur būs boss? Kā tas notiek? Kurš tur kaut ko darīs reāli? Parasti, zin kā, ja 100 cilvēki kaut ko dara, bieži nekas netiek izdarīts, bet ka neviens nav atbildīgs par neko. Kā tas jums skaidrs? Ir akciju sabiedrības, kurās tieši tāpat ir daudz tūkstoši, varbūt 100 000 īpašnieki, jā, caur akcijām. Jā, kuri pārvalda un kuri ieceļ uzņēmuma vadību, un tā ir normāla korporatīvā pārvaldība, kas darbojās un es ceru, ka šeit gadījumā arī gan no Latraps puses būs pietiekoši liela tajā visā arī perspektīva, arī nākotnē un tālāk interesi, lai viņi tam visam ļoti intensīvi sekot līdzi un vadītu šo kā padomi, kā īpašnieki. Ja? Un tieši tāpat arī Vācu pusē. Vācu pusē arī šis lielais uzņēmums, kurš ir 145 gadus nosvinēja. Jā, tātad jau ar lielu vēsturi ir ģimenes uzņēmums, bet šobrīd pat tiem 140 gadiem tā ģimene ir izaugusi arī līdz kooperatīviem, kā pār pa 100 cilvēkiem jau ir, kas ir īpašnieki šim. Jā, un arī viņi tieši tāpat
ikdienā nestrādā uzņēmumā, viņi to uzņēmumu pārvalda tikai un uztic vadīšanu jau profesionāliem vadītājiem. Tāpat arī šeit tātad. Kāda būs tava loma šajā projektā? Es esmu valdes loceklis, līdz šim pagaidām es esmu attīstījis. Direktors, jā. Okay. Tu arī biji tas, kas noslēdz to dīlu ar tiem vāciešiem, lai iegūtu šis finansējums? Kā lai to pasaka, gala beigās papīrs jau paraksta Latraps, jā, un es esmu starpnieks tā, jā. Bet es man liekas ļoti krūti, tu arī tā, principā, palīdz Latvijas ekonomikai, piesaistīt finanses, tas jau nav mazs summas, ko tas jau mazs krūti ir. Restīvi nāk nauda, tiek investēta šeit. Jā. Līdzīgi kā citi arī projekti, kas mums ir tur, ko nekustamību īpašumu, tas man liekas nereāli krūti. Pie kam šī būs ražošana, jā? Atkarībā, kas nevis nekustamais īpašums nes naudu būvniecības mirklī, pēc tam tālāk neko vairs, jā. Kāpēc tā domā? Jā, bet šī gadījumā te ir katru dienu tiks, un pie kam tas, ko mēs arī skatāmies, jā, kad mēs šī visā procesā būsim pirmā molekula, kas iekustinās. Tad mēs atkal ražosim izēvielu priekš nākamajiem. Un tas, ko mēs tāpēc arī zināmā mērā ir Jelgava. Jelgava ir lauksaimniecības universitāte ar pārtikas tehnoloģiem, kur ir tajā virzienā skatās. Tāpat arī šajā jomā strādā arī LU un RTU. Ir cilvēki, kas uz proteīniem tiešām strādā un pēta un attīst. Un tāpēc mēs redzam nākamo soli, ka mēs saražosim izēvielu. Bet aiz mums tur būs citi jauni biznesi. Būs Protein Valley, kur attīstīsies jau biznesa parki un tā tālāk, kas ražos jau gatavos pārtiks produktus. Jā, un nāks ar jaunu uzņēmumu, ar jaunām idejām un vēl kaut ko un tā tālāk. Un tas, ko mēs arī tālāk vēlamies, lai mūsu proteīns nebūtu jāaizved projām uz Ameriku vai uz Vāciju, kur no tā ražos kaut ko, bet nē. Atnāciet jūs uz šeit ar savu kapitālu un sākam ražot nākamo, jā, šeit, lai mums nav transportā jātērē kaut kas un starp produktu ražošanā, kur uzreiz var jau nākamo produktu ražot no musēm. Jā, tas man ļoti interesanti. Kāds jums ir tas, restīvi, ar kaut kādiem papildus fondiem, finansējumiem priekš šāda ražošanas, kaut kāda biznesa veidošanas? Ir kaut kādas jums bijušas palīdzība no Eiropas fondiem, Latvijas fondiem? Mums ir no lauka atbalsta dienesta atbalsts, un tas mums tieši ir tas, kas palīdz, lai Latvijas pusē paliktu vairāk kā 50%. Var pastāstīt vairāk, jo es gribu, lai tu pastāst par to tā, ka varbūt citi, kas klausās, var izmantot arī to pašu sev. Tādā kontekstā. To vairs nevar izmantot, tā ir sena programma, bet tā bija tieši tajā laikā bija viņa, iespējams, ka viņa atkal kādreiz būs, jā, kas, teiksim, kooperācijas attīstībai un lielu projektu attīstībai, jā. Šī gadījumā līdzfinansējumi deva, ko tieši? Tas ir, vēl neko nav devuši. Mums vēl viss ir jānopelna un jāpierāda, jā. Tā, ka mēs esam iestartējuši programmā, mums ir piešķirts, teiksim tāds, bet tas mums vēl ir tikai izpildot kritērijus un īstenojot projektu, mēs varēsim dabūt kaut kādu atbalstu atpakaļ, jā, no tām investīcijām, ko mēs esam veikuši. Bet tas ir, tieši tā, kad tādiem lieliem projektiem atbalsts, lai viņš šeit būtu un lai mums šeit paliktu kontrolu paketi šajā uzņēmumā Latvijas lauksaimniekam. Tas ir tas, ko mēs, kopīgi izstrādājam tādu, lai nebūtu tā. Mēs uzbūvējam, atnāk, vai vācietis visu, vai amerikānis visu paņem, jā, un tagad, kas mēs tikai atkal esam, tā kā lauksaimnieks kaut ko ražo un atdod, tā arī šeit ražojam un visu atdodam, jā, un visa peļņa, viss aizpeld projām. Šī gadījumā tad ir būtiski, tā peļņa atgriezīsies Latvijas laukos atpakaļ, un tad lauksaimnieki, krūti liekas ideja. Man liekas ļoti krūti ideja. Īsmē daudz, kas man pie maniem nāk, Edgar, mēs parasti sākam par jaunu biznesu uzsākšanu, mēs tad visu laiku sākam, tad tur nekādu naudu nevajag, tur var sākt ar pāris tūkstošiem savu ideju. Reku, tavs piemērs, tur 150 miljonus līdz par ko uzsākt. Tas tāds pilnīgi savādāks. Ir, jā, protams, ka tas ir bijis ļoti, ļoti izaicinoši, un joprojām šodien ir ļoti izaicinoši, jo, jā, mums ir arī, teiksim tā, ir Altuma finanšu institūcija palīdz, teiksim, kā palīdz, ir aizdevums no Altuma, kad piešķirts, jā, vēl neesam sākuši izmantot pašlaik, mēs vēl strādājam tikai un vienīgi ar īpašnieku naudu. Bet tātad Altuma un Rietumu banka visu cieņu tiešām ļoti noticēja projektam, ļoti un uz lielu tādu varētu teikt,
Riskanti, bet... Ne, bet man liekas, nereāli. Man liekas, ļoti pārsteidzoši man dzirdot to, ko tu teici, ka 3-6 gadu laikā ir atpelnīt. Tas ir, man liekas, nereāli ātri. Tādas summas pēc tam. Jā. Es gribēju parādīt šito, Miku, uzliksi? Restīvi. Man liekas, Latvijā vajadzēja kaut ko līdzīgu. Mums vajadzētu varbūt Edgars Fermā kaut kādu šovu reāli. Zini to? Es redzēšu to. Viņš super populārs ir. Nē. Šis ir, Es zinu, ka jā, ka Clarksons bija. Super populārs, viņi tur arī, man liekas, varētu būt, ka tur arī kāds varbūt, es nezinu, jo tur viņi pa visādām fermām brauc, viņš tur strādā, visu kaut ko dara. Tāds baigi labais, lai parādītu, kā tas par notiek lauksaimniecībā un tā tālāk. Šis man liekas labs, gribētu vienkārši, parādīt. Es neesmu skatījies vēl, bet man likās labs, jā, es to domēju. Nē, Clarksons pats pa sevi ir. Kas viņam bija? Viņam bija tas Top Gear. Top Gear. Jā. Man liekas, ka viņi atgriezušies atpakaļ. Man liekas, ka šo viņš nobankrutināja. Nopietni? Tu Top Gear domā? Vai šito? No Top Gearā viņi tur saskandelējās. Tur viņus likvidēja, viņus izmeta no BBC laikam bija. Jā, viņi tur uzbrauca drusku. Ne tur, kur vajadzēja. Kas tagad vispār ir jauns lauksaimniecībā? Kas ir tāds trendi? Ir kaut kādi trendi? Kādā ziņā tu domā? Mums Latvijā, kas tāda notiek vispār? Kā lauksaimniekiem visiem labi iet, slikti iet, tad jau vasara, tu būs vasara. Tu būs vasara, vēl nav vasara, tu būs. Tu tagad esi dzirdējis, lauksaimniekam lielie ienaidnieki 4. Kas ir? Gada laika vienmēr ir slikti. Jā, tas ir tā. Bet es esmu pamanījis, manai omai arī, kā viņiem tur, kā līs lietas, tad viss slikti, tad neko nevar izdarīt, visu laiku viņus tur seko līdzi, jo tas baigi svarīgi, kad kult, vai ne, viss šitas te. Nē, mēs jau varam smieties, bet patiesībā tas ir tā ir nozara, kas, pirmkārt, viņa strateģiski svarīga. Pārtika mums visiem ir svarīga, lai kā mēs to negribētu teikt vai ko, bet bez tās mēs nevaram un mēs nevarēsim. Brazīlija mums nepabaros vai Indija, jā, tā ka mums pašiem tas ir svarīgi un vajadzīgs, lai te izaudzētu, bet pilnīgi atkarīgs tas lauksaimnieks ir no tās dabas, jā. Tas, kas neaizvakar, bet piekdien, sestdien, tas lietus, kas nogāza, dažiem saimniekiem vienkārši tu esi iesējis, tu esi izdarījis darbiņu un atnāc un nekā vairs nav. Lietus ir noskalojis. Jau zemgulē, jā? Tagad, ne tikai pa zemgali, bet, redz, iepriekšējie 2 gadi ar tām milzīgām vētrām un krusām, jā, ka tas tev tā kā, tu esi izaudzējis, jau tev rītā jāiet ar kombainu vākt no straža, jā, un tev pa priekš aiziet krusu, un tev beidzās viss. Un tev ir kombains, jā, pa 500,000, un viņam nav ko darīt, bet banka saka, naudiņu. Atdod savu ikgadēju maksājumu. Un saka, man krusa. Ja tu neesi apdrošinājies... Mums nerūp, ka tev krusa pēc. Ja tu neesi apdrošinājies, paldies Dievam, ir apdrošināšana, to mēs Latraps šeit atvedām no Vācijas arī kooperatīvas, tātad zemnieks zemniekam saucās, jā, principā, un ļoti veiksmīgi darbojās tiešām zemnieku atbalstam. Tā kā šobrīd vismaz ir šīs iespējas pasargāt sevi no tādām katastrofām, bet ja uznāk, teiksim, tāda ne katastrofa, bet vienkārši laika apstākļi nelabvēlīgi, kas tev plāno to 7 tonu vietā, tev tikai 3 daļa laika apstākļiem sanāk. Tad pareitni, jā, bija 7 un tev 3. Un pašizmaksa tev 4,5. Tad viss, ko tu dari, tev ir mīnusā. Ko tu domā, kā mums mainīsies pārtiks industrija? Es nezinu, tu zini, bet ir tagad jau tāda opcija, kā, piemēram, ir tāda kompānija Huel, kas piedāvā tev ēst sabalansētu uzturu caur pulveriem. Es esmu mēģinājis veselu nedēļu ēst tikai pulveri. Es nevarēju izturēt, bet es pieļauju, ka laikam tas pulveris būs dažāds garš, tas varētu. Viņš mums nav jāēd. Ko tu domā par mūsu pārtiku, kā viņi mainīsies? Protams, tas, ko tu runāji, tas jau mainās. Šis vegānais uzturs bez gaļas vai bez kodām dzīvnieku izcelsmes produktiem. Ir kaut kāda, ko tu domā? Šobrīd visa pasaule ļoti daudz investē. Miljardi jau viņi IT nozares cilvēkiem ir krājās un uzkrājās milzīgi, un viņi to investē tieši pārtikas industrijā ļoti daudz. Viens ir, kur meklē, tas ir, kur saglabāt elektrību, enerģiju. Ja degviela nav, tad elektrību mēs tagad
ar baterijām un visu varam saražot, kur viņi saglabāt. Jā, tā mirklī, ka tev nevajag un tev ražo, bet tā, vajadzēs no kurienes paņemt. Tā ir viena un otra ir pārtikā, ko ļoti daudz investē. Un tad, ja, protams, šobrīd ir novietie pulveri vai kolbā, ja mākslīga laboratorija audzēta gaļa. Jā. Nu, jau ir pirmie uzņēmumi, kas jau ir certificējuši šo gaļu tirgumu. Jā, tad pārsvarā tie bija viss tā kā vairāk no Izraēlas puses nāk, jā, bet tur visvairāk viņi iegulda. Bet šī joma pašlaik iet diezgan strauji, bet tur arī droši vien, ka būs daudz dažādi jautājumi. Gan ētiski, gan tīri ekonomiski, gan es teiktu arī paši ekonomiski, jā, jo, tā jau nav tā, ka tu noliks vienu kaut kādu audu, jā, un viņš vienkārši stāv un augs, jā, tā gaļa. Tur viņš jābaro un enerģija jādod un tā tālāk, un tas viss notiek. Tas būs nereāli, ne? Tas notiek, bet... Tas jau notiek dimantiem. Dimanti var ražot. Jā, tieši tā, bet vai tas ir aizvietojis dabisko un droši vien, ka nē. Viņš ir... Jā, un tā alternatīva veidojas, un tās alternatīvas veidojas ļoti daudz un dažādas. Dažādos virzienos tiek skatīts un pētīts, ieskaitot tādu, ka, kā mēs pieskārāmies tam dārziņu kopībai. Šobrīd ir saucamā vertikālā lauksaimniecība. Konteineru tu noliec kaut kur Somijas ziemeļos, jā, viņš ar saules baterijām. Tad, kad saule vasarā tur ir, tad viņš tajā konteinerā aug viss iekšā, jā. Pilnīgi autonomi no cilvēka neatkarīgi viens tāds konteiners gan arī veselu hektāru zemes aizvietoja. Ja? Tad arī tāda virziena pašlaik attīstās tā, lai, kā es teicu, mums sāk trūkt tās zemes un sāk meklēt cilvēki, kā var šo visu pēc iespējas vairāk. Uz nelielākas platības izaudzēt vairāk un tu biji redzējis šitos ar citu? Šis man likās baigi labs. Kas tas ir? Tie ir pats mājās uztais autonomu dārziņu, kas ķipa aplaista, tur visu pieskat. Man likās nereāli prikols baigais. Principā tas jau nav šīs te vertikālās lauksaimniecības, kas viņš jau attīstās vairāk uz mājā, uz dārziņu. Tas tomēr vairāk ir hobby. Bet šis jau varētu arī būt liela apjoma, domāju. Viņš jau tur attālēt šobrīd iet tajā virzienā un ļoti daudz tas attīstās, jā. Tas ir nereāli, man liekas, šis nekur ir. Kur ir kāda uztais tev savu mājās vai kaut kur. Zikā, man liekas, ka ir. Tur varētu, tur jau viss varētu, kur tomāts, tur jau viss var. Salāti redīs. Vajag tev vistas daudz, lai olas ir. Jā, es domāju, vecumdienā, kas man ir vajadzīgs, lai es varētu tur laukos sēdēt, tur viss nodrošināt pats sev, neko nevajag. Jūs zināt, saules baterijas ir, viss notiek. Klau. Latvijas apstākļos tu arī bez šī vari iztikt, tu vari uz lauka audzēt un tev būs dabisks. Jo gala beigās, viss šis, ja mēs atgriežamies veikalā ieejot, pie tā paša tomāta, pagaršo viņus, paņem no blakus lec kartupeli pagaršo. Atšķirās pēc skata, pēc garšas, nē. Un tā ir, diemžēl, tā īstenība. Laukos, ja tu būsi, tad tu izaudzēsi garšos pēc tomāta. Šis ir industrializēti viss. Tajos veikalos ir industriāls. Mēs zinām tādu veikalu mangas, man liekas, tā viņš saucās. Nezinu tādu. Mums ir kaut kāds specializētie veikals, kur tikai augļus tikai. Augļus. Un tur tiešām tu paņem augli no turienes, un viņš tur pilnīgi savādāks. Viņš ir kaut kādiem mikro, bet, protams, viņš ir dārgāks daudzreiz, tur 2 reizes, man liekas, tur diezgan liela atšķirība. Bet es jau pilnīgi piekrītu atšķirību, ka tu jūti to atšķirību. Tātad, jautājums sekojoši. Kas varbūt tev, tavā karjerā, tavā dzīvē ir bijis varbūt kaut kāda grāmata, kaut kāds kurs, kaut kāda lietas, ko tu esi mācījis, kas tev bija ļoti noderīgs, ar ko tu varētu padalīties citiem? Tas būs, laikam, baigi grūti padalīties kaut ko tam līdzīgu. Būs grāmata. Ir kaut kāda grāmatas lasi? Es lasu, pat arī, bet vai es varu tā kādu izcelt? Nē, laikam es nevarēšu tā izcelt. Izlasu, iesēžās paliek un arī dzīves pieredze, tas, kas ir gūts no cilvēkiem, vecākiem. Tā kā es redzu, ko tu esi darījis un paveicis, man liekas interesanti varētu būt, kas ir tavu padomu, kā labāk vadīt pārunas, lai panāktu to, ko tu vēlies. Būt atklātam, būt godīgam. Pašos pamatos, jā. Ok. Ir kaut kas vēl?
kāds taktikas, kā vāciešu deals. Nē. Tas es tiešām, jo vairāk mēģināt taktikas, jo kaut kādā mirklī tu nonāc pie tā, ka, taktika tiek atkosta un tad jāsāk domāt nākamā, kā no tās iziet ārā, jā, bet ar godīgu attieksmi, ar tiešām, tādu. Man liekas, ir interesanti, ko tu minēji, ka tu 2 gadus, tas nozīmē to, ko tas īsti nozīmē. Tas nozīmē, viņi tev pateica, ok, interesi ir, un tad jums tur visu laiku bija jāatgādina par sevi, kā tas notiek. Jā, tā skaitā, jo tā tomēr ir pietiekuši liela nauda, ar ko nākt šeit iekšā, nākt svešā tirgu. Un, kā es jau minēju, jā, viņiem jau tur aiz tās robežas, te viss ir, ne gluži Krievi, jā, bet padomi cilvēki, jā, un ar piesardzību uz to. Lai gan viņiem pietiekuši liela pieredze Ukrainā, kur viņi daudz jau ar cukuru strādā, un cukurfabriks ir atjaunojuši un izveidojuši tā, ka viņiem tāds pozitīvs bija, teiksim, salīdzinoši, kad, jūs neesat slāvi, jā, nemaz. Lai arī kā, teiksim, mēs uzskatītu, ka mēs ar vāciešiem esam 700 gadus kopā bijuši, bet pa vidu tā robeža mūs ir ļoti attālinājusi, un viņiem pa jaunam tas viss ir jāsaprot, ka mēs tomēr esam eiropieši, un mēs esam vāciešiem daudz tuvāk domājoši, lai, uz austrumiem vispār mēs nesaprotam. Mēs saprotam viņus, bet mēs nedomājam tā kā, teiksim. Kāda hobi? Ceļošana, kalni. Ģimene mans lielākais hobijs, absolūti, jā. Kāda ģimenes situācija? Mazbērni 3. 3 mazbērni? Jā. Cik bērni? Jā. 2 puiši, jā. Viens ir pat, otrs Amerikā. Studē. Kas ir tavi ieteikumi jauniem vecākiem? Kā bērnus padarīt? Nezinu. Es nezinu padarīt, bet kaut kāds. Šī jomā es zinu, kā es ik pa mirklim, kā šobrīd kā tos jaunie vecāki tur ucinās un auklējās. Es tāds, viņam tā kādreiz būs jādzīvo dzīve. Paņem siltumnīcā izaudzētu tomātu. Tad, kad viņš jau izaudzis un tagad iestādi mežmalā, lai viņš aug. Viņš iznīks uzreiz, jā. Taču ļaujiet tiem maziem bērniem, kā mēs dzīvojam un daudzījāmies, jā. Protams, tie citi laiki, jā, bet tomēr ir savādāk. Jādod tiem bērniem pašam kaut kāda dzīve laukums lielāks, jā. Nevis mēs tagad visu, ne tikai bērniem, bet visām mēs tā kā ierobežojam, ka cilvēki padara, ka tā, ir idiotu, jā, tev ceļa zīmes, visu saka to, tev bez ķiverītes nedrīkst, to nedrīkst. Tiešām, jā. Bet, labi. Bet, jā, tiem, otrs puses, es saku tā, katra paudze vienmēr šausminās par savu nākamo, jā, kas nāk iekšā, kāda viņi tur būs. Man šis ļoti, ļoti iepatikās kaut kad es 1836 laikā, ja apkārt Latvijai, es Ziedoni lasīju, un tur bija tā, ka tas bija, laikam, 70. gados, jā, kad, man liekas, Rubulis, kurš no kolhozas priekšnieks, tā jaunā paudze nāk iekšā. Viņi tā pilnīgi bezatbildīgi. Viss sabruks, nekas te vairs nebūs. Tie bezatbildīgi, tā kā mani vecāki, jā, bet pēc viņiem ir vēl, es esmu bijis, jā, viņiem mēs šķitām bezatbildīgi, jā, man šķiet mani bērni, viņiem, un tā, bet tā pasaule dzīvo kaut kā, jā. Pasaule baigi labāk. Un pasaule baigi labā, un arvien labāk ir tā, ka, es tik saku tā, ka man savu dzīvi būs jāpabeidz pie viņu pasaules, nevis viņi manā pabeigs, jā. Tā kā man jāpielāgo. Jā, tas bija labs. Man zīgs vienās prātā, kad teici, ja tev ir mazums bērni. Es uzreiz atcerējos to brīdi, kad man piedzima man pirmā meitiņa. Mums ir gads ar pusi ar sievu meitiņai. Un tad man, protams, bija tāds emocijas, tāds pilnīgi šoks. Es gribēju te pajautāt, kāda ir sajūta, ka taviem bērniem piedzimst bērni? Jo tu noiet zini to sajūtu, ka tev piedzima bērniņš. Kā ir tā sajūta? Jā, bet mēs kaut kā, mēs savus bērnus tā... Kaut kādā mirklī, tā kā saka, tev jākļūst pieaugušam un teicam, tagad tavu dzīvi un dzīvo savu dzīvi. Un līdz ar to, jā, viņi pieauguši cilvēki, viņam jābūt bērniem. Un viss ir kārtībā, un tā ir jābūt, bet tas, kas ar mazbērniem ir baigi pozitīvi, kad, tu paņem viņu, paucinies, un tad viņš, saka, vecāki ņemiet, viņš nepīkst. Vecākiem
jāņem, jā. Tev nav nekādu variantu. Tev ar viņiem jādzīvo, jā. Vecāki. Jo tā ir čils, jā. Jā. Okay, cik tev vispār gadi? 59. 59? Jā, tu liet labi izties par šo. Paldies. Jā, tas enerģijas, zini? Es pieļauju daudz. Zirņi palīdz. Var. Ok, forši. Mēs kalnos kāpjam un daudz prasīja par hobijiem. Tad man patīk, ka, ne tikai, bet uz tādu viss tā šārpi diezgan, jā. Kādos kalnos jūs uzkāpis? Tādos zināmos? Mēs esam Nepālā gājuši un zināmos un Kilimanjaro, bet tas bija ļoti sen, bet pēc tam ir kāpts ar vienu. Ne jau tā, ka pa virsotnes kaut kādas tur Everestā nav mēģināts un tas nav mērķis, jo tas ir piškam. Bet jā, Pakistānā, Baltaro ledājs, kur tā kā varētu teikt, ka tur tā kā balti no turienes cēlušies, jā. Mēs gājam, skatījāmies, vai viņi runā mums līdzīgā valodā, vai ir zilas acis un balti mati. Ar pakistāniešiem, kuri visi melni un tā tālāk, bet jā, interesanti. Pēdējā lieta. Kas būtu varbūt viens novēlējums no tevis, ikvienam klausītājiem, vienam skatītājiem, arī man un citiem, lai viņiem būtu labāk dzīve? Būt saprātīgiem jau tuvojušās vēlēšanās. Tā viena lieta, bet es teiktu tā, ka nebūt tik ļoti nenovīdīgiem. Kas mums ir ļoti tāds izteikts Latvijā, kad mēs mēģinam nograust veiksmīgos. Tie, kas mums kaut ko veido un attīsta, tad mēs domājam, vēl kaut kāds padomiskais tas sēž iekšā, ja, ka graužam nost, tur kaut tur latraps. Gan jau, ka tur apakšā kaut kas slikts. Zinu, gan jau, ka kaut kas varbūt apakšā tur kaut kas slikts. Nav tā. Mums ir ļoti kopumā godīgi gan biznesa, gan sabiedrība. Bet mēs savās acīs bieži vien padaram viņu tādu daudz sliktāku, nekā mēs patiesībā esam. Un tā nenovīdība un skaudība. Šobrīd grūti pat pateikt, vai tā ir mūsu sabiedrībā, vai tā jau ir no ārpuses interneta tie visi roboti, kas fermas, kas mūs vienkārši pilina iekšā, cik mēs esam slikti un vienu pret otru kūda. To es nemāku pateikt, jā, bet tas, ka cilvēki daudz uzķerās un kopumā mēs tad nedraudzīgāki esam. Viens otru nepārāk atbalstam. Pabeigsim uz pozitīvas notas. Man tev ir dāvana, forša dāvana. Mūsu ir tāds stay sharp, make a move krūzīte. Viss notiek. Let's go. Liels tev prieks, ka atbrauci. Es novēlu, lai ražotnē nākošu gadu tiek palaista. 2027. gadā, kā tu teici, kas sākās pārdošana. Lai viss notiek, ēdam zirņus, maucam. Lai viss notiek. Paldies. Paldies. Paldies, ka nostījies šo epizodi. Ja tu vēlies iegūt šo stilīgo hudiju, tad no mūsu draugiem Printo, tad viss, kas tev jāizdara, iekomentē zem šī video savu atziņu no šīs epizodes, un nākošu pirmdien mēs izlauzēsim laimīgo, kurš reāli iegūs šo foršo hudiju no Printo. Stay sharp, make a move, un lai tev veicas!